Ventilātoru uz pilnu klapi tam māja aizlidoja pa gaisu. Padušu iesvaidīšanai pret svīdumu labi noder dārza auglīgā zeme. Karsts. Parā. To zina katrs dārznieks, un visi, kam ar viņu sakari, roc un met padusē. Tāda devīze. Par padusu vēl viena lieta. Karsts, cik reizes jāsaka, termometrs jātur pie sienas, nevis padusē. Jūs karstumā jutīsieties daudz labāk, ja mazāk skatīsieties termometrā. Labs padoms. Ja būs jāiet ārpus mājas, tad vajag iegādāties un apvilkt nēģera ādu. Mazāk svīst, vai Jā, ne? šī gada galvenais tops ir Rīgas 800 grādu svinības. Šodien sitiens ar slapju deķi pa vaigu jāuztver kā centiens palīdzēt. Visvairāk sakars tās vietas, kur atrodas vilnas apmatojums, tāpēc šīs vietas ir jāapzina un jāmarķē ar zeļonku vai bietēm. Atkarībā no tā, vai gribat zīmēt zaļu vai sarkanu. Tas ir labi, marķēt ar bietēm. Jā. Izmarķē šo te orientieristi izmarķē savu trasi ar bietēm. Jā. Lai nepārkārst plaušas, izelpojiet no tām visu karsto gaisu un tā vietā savelciet vēsas lupatas. Lai saglabātu piena vai kosmētikas somiņas vēsumu, tajās ir jāiemet vārde. Nestāviet un neguliet blakus vietām, kur izplūst gāzes, piemēram, zem segas. Jā. Ir zināms, ka ilgstoša dzeršana karstā laikā izraisa svīšanu, bet nav zināms, kad tas reizi beigsies. Lai nebūtu tik karsti, siltās apakšbikses labāk nevilkt kājā, bet tās nesāt rokā vai kādā podlēna maisiņā. Jā. Padoms tiem, kas vēlas stāties dzimuma attiecībās karstā laikā. Klausieties. Saglabājiet mieru, neuztraucieties, elpojiet dziļi un atbrīvojieties no apģērba. Sakarā ar silto un karsto laiku, kad klimats jau pielīdzināms Havajas apstākļiem, lūdzam Saeimas deputātu Kiki līdz turpmākiem rīkojumiem saukt par Vaikiki. Tā Kovaharena, tas ir vajadzīgs. Ir. Jāuzmanās no kājas svīšanas arī karstā laikā. Uz sasvīdušām kājām bieži gadās slīdēt un krist gar zebi. Lutriņu pagasta saimnieks Ūdris atklājis jaunu ģeniāli vienkāršu gaisa kondicionētāju. Viņš vienkārši staigā ar vaļā bikšu priekšu. Ja jūs ciešat no karstuma, pakāpieties augstākā vietā, kur jūs neviens neredz. Tur būs labāk. Lai izvairītos no pārkaršanas, dzīvokļos nav ieteicams kurināt krāsnis un staigāt ziemas mētelī. Karstā laikā ātri skriet uz autobusu, uz tualeti vai sava prieka pēc pilsētas teritorijā. Atļauts tikai tad, ja blakus skrējējiem dodas persona, kas tur saules sargu un kurai ir ledus līdzi. Tas Rīgas domas noteikums. Bet, ja tu esi firmas Ogres trikotāža reklāmas tēls, nekas cits jau neatliek kā staigāt vilnas džemperī un vilnas zeķēs arī šovasar. Ir zināms, ka ilgstoša dzeršana karstā laikā izraisa svīšanu, bet nav zinām, kad tas reiz beigsies. Šito es jau nolasīju vienreiz. Man patīk lasīt divreiz visu. Vislabākais līdzeklis pret karstumu ir svaiga usma. Šis man patīk. Ja tev nav usmas, tad tev ir dusmas, reklāmas aģentūra, pofig, promotions. Interesanti, kādu iemeslu šim karstumam tagad izdomājis Rīgas siltums. Ielīst augstā vannā prot katrs.
bet vai esat mēģinājuši ielīst augstajā gaļā? Es domāju, šitam arī dodam. Ja? Nu, dodam pret karstu. Labs reklāmas triks. Jā, tas ir Gaļas reklāma. kombināts. Maita gaļa piedāvā. Jā. Andrejs šodien ir uzvarētājs.